11 svecītes iedagtas pie piemiņas akmens ceļš svešumā simbolizē 11 pagasta mājas, no kurām toreizējā Jaunburtnieku pagasta izvestie iedzīvotāji Latvijā tā arī vairs neatgriezās un viņu atdusmas vietas nav zināmas. Pagastā stāsta, ka joprojām nav zināma pilnīga informācija par represijās cietušajiem šīs puses iedzīvotājiem. Mēs vēl turpinām arī apzināt tos cilvēkus, kas ir izvesti, kas ir atgriežušies, kas ir palikuši tur. Un tās mājas mums ir apzinātas, kur ir cietušās cilvēki, bet arī tos cilvēkus pašus mēs turpinām tādu sarakstu veidot. Pamatīgais laukakmens atrasts pašu pagastā Briedis upes krastā, un piemiņas vieta veidota ne tikai atceres pasākumu rīkošanai, bet arī kā atgādinājums nākamajām paaudzēm par mūsu vēsturi. Mēs visu Bērzēnas pagastu izbraukājām un beidzot arī upes krastā atradām, ka tas tāds piemērots akmens, atvedām arī māksliniekus, un viņi teica, gana labs. Un tad jautājums bija nākošais, kā viņu transportēt. Bija diezgan liels problēmas, ka jāved uz akmeņkaltuvi no tās upes krastas, kurš bija diezgan mīksts. Un tur arī jāsaka liels paldies zemniekiem, kas neatteica savu tehniku. Tehniku mēs aizgājām tur un atvedām atpakaļ un šeit viņu stādījām. Tā viņš arī tapa. Tāds kopīgs darbs. Kopīgs darbs, jā. Un paši iedzīvotāji tāda ļoti liela atsaucība. Akmenis domāts ir gan tieši šiem ļaudīm Jaunburtnieku pagastā toreiz, gan arī ikvienam, kas atnāk pie saviem piederīgajiem vai kapu svētkos vai svecīšu vakarā, bet viņš arī var piestāt un piedomāt par savējiem. Pagasta iedzīvotāja Zinta Gmīzo, kas bija viena no šīs piemiņas vietas izveides iniciatoriem, atzīst, līdz šim tas bijis gluži kā neizpildīts pienākums. Tepat blakus ir padomu laikā kritušajiem. Sarkanarmijas kritušajiem karavīriem. Loģiski, viņi ir kritušie, viņi ir jāgodina. Namā iekšā ir piemiņas zīme 19. gada tāda brīvības cīņu dalībniekiem un bērzainiešiem, jaunburtnieciešiem, kas krituši. Viņi arī ir godināti. Tā tad atliek iet vēsturē uz priekšu. Viņa stāsta, ka pati ir dzimusi Amūras apgabalā, Latvijā atgriezusies 2 gadu vecumā un uzaugusi ar vecāku stāstiem par Sibīrijā piedzīvoto. Kā Sibīrijā zēna ar iekšā milzīgos stepju plašumos, lilijas, peonijas un kā tur vilki staigā aiz arkliem un par to visu man stāstīja, bet patiesībā bez ļaunuma stāstīja. Jā, stāstīja, ka nebija ko ēst, bet es jau to neizjūtu. Es jau tur tikai piedzimu. Jā, taisnība. Vecākiem maksāja tur tā kā maksāja, bet pat tādā situācijā cilvēki latvieši māk krāt naudiņu. Izrādās, ka ļoti labi maksāja par asinīm. Un gāja nodot krājceļu naudu. Jā. Vecāki pēc tam arī runāja tieši par to izsūtīšanu? Jā, stāstīja, bet ne tā. Saprotiet, man to nekad nevienā vārdā nebija ļauna vārda. Bija varbūt drusciņi izsmieklis, kā tur, piedodiet, dzēr, kā tur nemāk strādāt un tā tālāk, ja? Jo latvieši tur uzara zemes milzīgi daudz un uzcēla daudzas pilsētas un kolhozes. Piemiņas vietas izveidē bērzainieši raduši līdzekļus no novada pašvaldības, kas pērn aicinājusi iedzīvotājus iesniegt savas idejas projektu konkursā.